Sveicināti, mīļie brāļi un māsas visā Latvijā! Man ir tas gods jūs šodien uzrunāt. Jūs, kas esat Dieva atsvaraugs, kas esat aicināti no tumsas viņa brīnišķīgajā gaismā. Jūs, 7. dienas adventisti, atklāsmes grāmatā skatoties, esat Kristus pravietotā pēdējo dienu kustība, kurai viņš uzticējis un viņš aiznesīs evaņģēliju 3 eņģeļu vēsts veidā visiem cilvēkiem. Varens darbs mums ir uzticēts. Un paldies Dievam! Varens darbs ir bijis darīts iepriekš. Un pateicoties tikai Jēzus asiņu nopelnam. Varens darbs, godības pilns darbs mūs gaida priekšā nākotnē. Tas ir viscēlākais un vissvarīgākais darbs, kas vispār cilvēkam varētu tikt uzticēts, vai ne? Ir 2 varianti, kā mēs varam veikt šo darbu. Un es to nedomāju tikai par nākamajiem 5 gadiem, bet arī par 3 dienām, ko pavadīsim kongresā. Pirmais variants. Mēs varam domāt, kā mums labāk patiktu. Vai gudri saplānot, kā tur visu visgudrāk būtu salikt. Un tad tik ķerties klāt un darīt. Otrs variants. Mēs varam iztukšot sevi no paļaušanās uz cilvēcīgo spēku, aizmirst par savām idejām, saviem plāniem un lūgt Dievam pēc pārāka spēka, pārākas gudrības. Pirmais variants nav nemaz tik slikts, bet, mīļie, Dieva darbs nekād nevarēs tikt pabeigts šādā veidā. Tikai aizliedzot sevi, aizmirstot par savām interesēm, meklējot zemāko vietu un pakļaujoties mūsu virspavēlnieka Kristus rokai. Patiesa vienprātība var nākt, un svētais gars var izlieties. Šī bija arī galvenā mācība, ko Jēzus vēlējās iemācīt saviem mācekļiem. Tāpēc es aicinu mūs, lūgsim pastāvīgi, lai Dievs mums atgādina savu vajadzību pēc viņa, lai māca aizliegt sevi, lai mēs varam būt viņam lietojami. Un es aicinu, darīsim to arī tagad kopā. Visvarenais, paldies Tev par grūtībām, ko Tu esi ļāvis mums piedzīvot, lai pilnībā izšķaidītu mūsu paļaušanos sev un dod vēl tās vajadzīgās grūtības līdz kongresam un tā laikā, lai mēs saprotam, ka tas nav mūsu darbs. Lai Tavs prāts notiek kā debesīs, tā virs zemes. To mēs lūdzam Jēzus asiņu nopelnu dēļ. Amen.